iespējamais šobrīd nevar atbildēt. Lūdzu sagaidiet signālu, ja vēlaties nosūtīt bezmaksas īsziņu par jūsu zvanu. Mācības Stradiņu universitātē un basketbola komandas kapteiņa pienākumi izklausās neiespējami. Lelde Ķikuta pierāda, ka ir iespējams apvienot studentu dzīvi ar intensīviem treniņiem un pat izcīnīt medaļas. Šonedēļ Runā TV devās pie nedēļas studentes, lai uzzinātu, ko vairāk par Leldes ikdienu. Es nāku no Cēsīm, un tā bija viena no iespējām, kuras varos arī realizēt. Un līdz ar to tas bija viens no veidiem, kur man patikās, jo tā ir komandas spēle, un tur man arī parādīja pirmo ceļu vecāki. Man patika tas, kad bija gan klasē, gan arī vecāks meitenes, ar ko tāpat sadraudzējāmies un gājām. Kā jau lielākā daļa parasti uzsāk kaut ko nodarboties. Pirmkārt jau šobrīd man motivē tas, ka mums ļoti lieliski apstākļi. Stradiņu universitāte nodrošinājis visu. Tas ir arī tas viens no veidiem, kur es atkal varu satikt savas iepriekšējās komandas biedrenes. Plus vēl tas, ka mēs zinām, ka mēs varam izcīnīt medaļas. Šogad mēs izcīnījām zeltu jaunajā sieviešu basketbola līgā. Viens no pārdzīvojumiem man bija 17 gadu vecumā, kad es pārāvu Krustniskās saites. Tad man bija jāizlaiž 2 gadi, kamēr atkopos. Piektdienas vakar, sestdienas rīt studijas, bet paralēli vēl strādāju. Bet es varu lieliski savienot treniņu vakaros. Šīs sezonas spraigākās spēles bija viens no zaudējumiem, kur mēs zaudējām 2 punktiem pret LSPA. Vienmēr man ir cieņa izraisījuši cilvēki, kas gan sporto, un galvenais, ka neapmierinās tikai ar bakalaura diplomu, bet arī turpina maģistra studijas un vēl turpina turpināt. Manuprāt, ļoti labi kapteini. Vienmēr mums atsūta uzmundrinošas īziņas pirms izšķirošanas spēlēm, atgādina par treniņiem. Arī parasti cenšas izklādēt mūsu izbraucienu spēlēs. Es domāju, ka viņai nākošais gads sportā būs labākais varbūt viņas visā sporta karjerā. Motivācija tā, ka šeit var nākt, var izskieties, un tā enerģija, kas sakrājās, ir ļoti labs veids, kur var izlādēties. Novēlam arī jums, skatītāji, vienmēr trāpīt mērķī un aicinām atbalstīt Stradiņu universitātes basketbola komandas. Alise Liepiņa, Ārmans Svelpe, Runā TV.